sagaidīt skolēnu dziesmu un deju svētkus. Jā, bet vispār mums ir paveicies, ka noteikti arī skolēnu dziesmu un deju svētki, jo kādreiz tāda nebija. Mēs dabūjam piedzīvot dziesmu svētku daudzveidību. Es vienmēr esmu mīlējusi savienotību un patriotismu starp cilvēkiem dziesmu un deju svētku laikā. Vispār līdz šim notikuši 27 vispārējie dziesmu un deju svētki. Diez kā tas viss sākās? Pirmie latviešu dziedāšanas svētki notika 1864. gadā Tikļos. Tos organizēja Juris Neikens un nosauca svētkus par dziesmu dienu. Svētkos piedalījās 6 vīru kori un bērnu kors ar 120 dziedātājiem. Nu saņemamies! Dziesmu svētki jau ir bijuši Vācijā, Austrijā un Šveicē arī. Sarīkājam kaut ko līdzīgi, kas bija 1864. gadā Dikļos. Vispārējo dziesmu svētku plānošana norisinājās 3 gadus. Organizēšanu veica Rīgas latviešu biedrība, izvēloties norises vietu, izveidojot programmu, aicinot korus, kā arī organizējot finansējumus. Un pēc šiem 3 gadiem vispārējie dziesmu svētki varēja sākties. Māra, bet arī no 28. līdz 29. jūnijam atbalstīs manu kori dziesmu svētkos? Protams, man ir jau nopirktas lokomotīvas biļetes uz Rīgu. Kā to var palaist garām? Programma arī izklausās īsti fantastiski. Un tur ir garīgā mūzika un pēc tam man ir mīļākā daļa svētku koncerts. Jā, man tas ļoti patīk. Bet, Juri, es dzirdēju, ka svētkos būs arī kāds karogs. Jā, dziesmu svētki notiek pēc līgo. Un mēs, lielie vīri, nesīsim lielo līgo karogu. Līgo karogu, līgo karogu, līgo karogu. Who the fuck are you? I'm a brat when I'm bumping that. No, I wanna hit my track. Are you bumping that? Till the windows crack, I'll be bumping that. No, I'll never go home, don't sleep, don't eat. Just do it on repeat, keep. When I'm in the club, yeah, I'm 365 party girl. Should we do a little pee? Should we have a little... Lai top! Svētkus atklāja 26. jūnijā 2002. Rīgas latviešu biedrības namā ar Riharda Tomsona un Jāņa Friedriha Baumaņa runu. Vēlāk cilvēki devās uz Baumaņu uzcelto estrādi Ķeizardārzā un, spriežot pēc atsauksmēm, akustiskie apstākļi bijuši labi. Saime, ir pienācis tas brīdis, 26. jūnijas, 2002 pa dienu, un es atklāju pirmos vispārējos dziesmu svētkus. Taču, atceraties, Kārļa Baumaņa Dievs svētī Latviju ir aizliegts atskaņot kopkoru sastāvā. Svētku programmu veidoja 3 koncerti. Garīgais koncerts Doma baznīcā, gājiens un svētku koncerts Ķeizardārzā un dziesmu karš Ķeizardārzā. Koru virsdiriģenti bija Jānis Bētiņš un Indriķis Zīle. Rīga dimd, Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināja? Ai, ai. Juri, jā, mēs mums skatās kaut 20,000 cilvēku šobrīd. Reāli? Tas ir bailīgi. Jā. Bet es dzirdēju, ka virsniģi kaut kāds Jānis Bētiņš. Bet es esmu Jānis. Tu jau esi Jānis, bet bija vēl Indriķis Zīle. Rīga dimd, Rīga. A few moments later. Bet man likās, ka nedrīkst atskaņot. Viņa teica, ka nedrīkst. Nē, bet nekas. Mums mīļā Latvija. Pirmie vispārīgie latviešu dziedāšanas svētki iedibināja dziesmu svētku tradīciju, kura tiek turpināta vēl joprojām. Tie deva stimulu tautas nacionālās pašapziņas atmodai un veicināja turpmāko sabiedriskās dzīves un koru kustības aktivizēšanos. Garīgais koncerts, svētku gājiens un dziesmu kari tika iekļauti arī turpmākajos latviešu dziesmu svētkos.
Var redzēt, ka dziesmu svētku būtība ir tomēr palikusi tāda pati. Mēs vēl joprojām svinam latviskumu un vienotību, taču daži aspekti ir mainījušies. Jā, un tagad mums ir šī fantastiskā estrāde, un ir dziesmu svētki, tiek publicēti tiešsaistē, kas palīdz visai Latvijai tos redzēt. Var secināt, ka tie ir uzlabojušies, taču doma ir palikusi tāda pati. Pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki 1873. gadā kļuva par nozīmīgu notikumu latviešu tautas attīstībā. Tie būtiski stiprināja nacionālo identitāti, ļaujot cilvēkiem apzināties savu kultūras vērtību un vienotības spēku. Svētki aizsāka tradīciju, kas ar laiku kļuva par vienu no svarīgākajiem latviešu kultūras simboliem. Pēc tiem uzplauka koru kustība, tika dibināts jaunas dziedāšanas biedrības un attīstījās mūzikas izglītība. Turklāt svētki radīja priekšnoteikumus politiskajai apziņai, veicinot vēlmi pēc pašnoteikšanās un neatkarības nākotnē. Saime ir 26. jūlijas. Nu, nē, jūnijas. Jūnijas. Mēs lielie vīri nesīsim līgo karogu, kas simbolizē, lai... Man tas ļoti patīk. We could use that against them.